Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas pamatakmeņu licejas Kārlis Ulmans 1939. gadā skolai dāvāja līdzekļus savu karogu iegādai, bet pēc gada tas tika jau iesvētīts. Pēc tam tas nozudis, vēl līdz šim brīdim tā liktenis ir neskaidrs. Pirms vairākiem gadiem atrastā autentiskā karoga skice rosināja šo lepnumu, neatkarības un goda simbolu atjaunot. Šodien jau atjaunotais skolas vārtnesējs nonācis savās mājās. Karoga vienā pusē ir izšūts pilsētas ģerbonis un skolas nosaukums, bet otrā tauta dēls, gaismas un gudrības saucējs ievīts ozolapu virtenē un jūras viļņos. Tas simbolizē latviešu tautu, gudrību, spēku, tiekšanos uz attīstību. Es esmu izgatavojusi ļoti daudz karogus, un ļoti daudz es esmu gatavojusi tieši armijai, zemesargiem, un tur ir tā, ja atsakot karogs tiek pazaudēts, un no karogļa kādi paliek pāri, tad tiek atskotā vienība likvidēta. Tā kā lūdzu, turiet godā. Karoga darināšanā ar idejām iesaistījās ar Liepājas tekstilu mākslinieces skolas absolventi Iveta Deģe. Protams, man arī bija liels prieks tajā procesā piedalīties tieši tādēļ, ka es esmu šo skolu beigusi. Un tāpēc es ar prieku šo darbu veicu. Skolas karoga ar labām un patriotiskām domām iesvētīja gan skolas bijušie, gan esošie darbinieki, gan skolēni un viņu vecāki. Pateicoties viņu saziedotajiem līdzekļiem, karogs lepni plīvos skolas svinīgajos pasākumos. Tas ir ļoti patīkami, ka un skaisti izstāsta, ka Latvijas karogam blakus stāv skolas karogs. Mēs šeit stāvēsim un būs karogs, mums būs lepnums aiziet no skolas arī. Liena Andersona, Arturs Plotnieks, TV Kurzeme.